Šodien parunāsim par tādu visiem saprotamu sistēmu motociklam. Nav svarīgi, cik motocikls ātri skrienās. Svarīgi ir, lai mēs viņu varētu apturēt. Un parunāsim tieši par bremžu sistēmu un kā patiesībā pa salīdzinoši nelielu naudu var panākt, lai bremzes jums strādā daudz labāk. Un šodien uzsvars būs tieši uz priekšējām bremzēm, kas lielākajai daļai motociklu patiesībā ir tās galvenās bremzes, ar ko mēs to motociklu apturam. Mums ir šeit oriģinālās bremzes jau tā teikt vecākas paudzes, kas ir aksiālās, kur visi pārneses notiek šādā veidā. Tātad apturēt motociklu mēs varam, bet nekādu precizitāti vai bremzēšanas vieglumu mēs no šī cilindra nevaram gaidīt. Oriģinālās bremzes ikvienam motociklam ir paredzētas, lai jūs labi varētu sevi apturēt uz ceļa. Tajā pat laikā, ja jūs tikko esat nolikuši A kategoriju, vai tas ir jūsu pirmais motocikls, nejauši uzsitot pa bremzēm, paši sev nesatraumētu. Tas, ko mēs piedāvājam, ir universāla detaļa ielas motocikliem, derēs visiem. Varat uzlikt šī brīža motociklam, tirgosiet no motocikla līdz nākamajam. Tad ir Brembo aftermarket cilindri, kas būs daudz efektīvāki. Ar daudz mazāku spēku būs nepieciešams spiest bremzes, lai apturētu šo motociklu. Tātad šis ir pirmais Brembo radiālais cilindrs. Kādreiz ar šiem te brauca arī MotoGP, Superbikes un citas sacensības. Kaltā alumīnija cilindrs, virzulis, hēbelis, kurš gan nolokās pie kritiena uz augšu, gan uz leju, kā arī šādā veidā regulējams attālums daudzās pozīcijās, gan tuvāk, gan tālāk. Šobrīd vēl joprojām tiek ražots, tāpēc, ka ārzemēs daudzi vēl joprojām novērtē šo produktu, ceļš kādiem klasiskākiem senākiem motocikliem, liek virsū, lai saglabātu to klasisko izskatu un arī braukšanu. Nākamā paudze, ko Brembo izdomāja, bija RCS cilindrs. Tātad šis būs 19. Šeit ir 17. Šeit ir 15. Kāda ir atšķirība? Tātad bremžu cilindrs ir jāizvēlās atbilstoši bremžu sistēmai. Ja mums ir šādi te supporti ar 4 cilindriem, tam būs 19. Ja tie cilindri virzuļi ir mazāki, tad būs 17. Tad šeit būtu pareizāk likt 17. Vai, ja ir viens supports, tad vispār ir 15. Piemēram, supermoto variantiem. Un vēl ir 14. cilindrs, kas ir paredzēts motoroleriem, kam ir pavisam maza tā bremžu sistēma. Ja mēs izvēlēsimies pareizu diametru, tad bremzes būs pietiekami jūtīgas. Un arī nebūs tas variants, kad bremžu hēbelim būs pārāk liels gājiens. Ja mēs izvēlēsimies augšā bremžu cilindru lielāka diametra nekā nepieciešams, tad iespējams tas bremžu gājiens būs pavisam īss, bremzes būs reaktīvas, teiksim, zudīs tā sajūta, sevišķi, ja mums vajag tā drusku piedozēt tās bremzes. Atgriežoties apakaļ pie RCS, ar ko tad viņš ir tāds īpašs atšķirībā no šī, kas bija pirmās paudzes. Tātad šim te ir RCS sistēma, kas ļauj mainīt bremzēšanas stiprumu. Tātad šeit izņemam ārā gumiņu un ar skrūvgriezīti varam pārgriezt pivotu vai nu 20 vai 18. Tas nozīmē to, kādā attālumā šī vieta ir no šīs skrūves, kas arī maina to bremžu izjūtu. Pareizi, Brembo saka, ka sportam pareizākais būtu 18. Ielai, ja gribās tās bremzes reaktīvākas, tad var likt 20. Kas vēl? Tātad bremžu hēbelis, kurš regulējās kādreiz skaitīja, man liekas, ka bija vairāk kā 30 pozīcijas. Šim te var arī pielikt attālināto regulāciju uz kreiso pusi, ja nu gribās, piemēram, trasē braucot ar kreiso roku paregulēt hēbeļa attālumu. Šim arī nāk klāt mikroslēdzis, tātad ielai homoloģēts. Šeit ir mikroslēdzis, kurš iedegs aizmugurē lampiņu tajā brīdī, kad jūs nospiedīsiet bremžu hēbeli, kas ir ļoti noderīgi. Tātad, ja mēs gribam šo produktu izmantot ikdienā. Ir pieejams tātad lielajos diametros 19, 17 viņš ir ar garo hēbeli, mazajos diametros, piemēram, 15, kas ir supermoto vidū iecienīts, viņš ir ar īso hēbeli, jo parasti supermoto braucot interesē, kad viņi spiež ar 2 pirkstiem, un lai arī to hēbeli apgāžot motociklu, mēs nevarētu nolauzt. RCS šobrīd maksā 19, 17, 249 eiro. 15. maķinīt lētāk, bet ļoti labs upgrades, ko, kā es teicu, uzliksiet savam motociklam, pēc tam uzliksiet nākamajam, aiznākamajam. Nākamā paudze, kas ir ielas lietošanai, tad arī kalta alumīnija cilindrs, ir RCS, Corsa Corta, jaunāks dizains, modernāks dizains, pielikt klāt vēl viena feature,
kas ir, mēs varam regulēt bremžu tukšgaitu. Tātad brīvgājienu, kurā brīdī tās bremzes sāk reaģēt. Tātad ir pie neitrāls sporta vai reizes režīms, tātad tas mainīs to, teiksim, šim te hēbelim. Mēs varam uzlikt tukšgaitu, lai, varbūt braucot pa ielu, lai nebūtu tā, ka mēs pieskaramies ar pirkstu un uzreiz viņš sāk bremzēt. Pārējā ziņā arī mikroslēdes ir, hēbelis regulējās daudz dažādos virzienos un arī ir šis te iespēja mainīt bremžu spēku. Ja šī mums ir kalta alumīnija, kas ir ļoti labs, lielisks apgriezs, tad, ja mēs gribam bišķīt vairāk, bišķīt augstāku precizitāti, tad šis ir tieši tas pats, bet frēzēs no CNC bloka. Tātad arī ir iespēja regulēt bremžu tukšgaitu, ir iespēja regulēt hēbeļa attālumu, iespēja regulēt bremžu spēku melnā krāsā, bet tas jau ir CNC frēzēts no bloka, viņš būs precīzāks un svarā arī drusku vieglāks. Tāpēc, ja tiešām gribās pašu labāko, ko var dabūt bremžu pasaulē, bet tajā pat laikā braukt ar viņu legāli pa ielu, tad šis te RCS Corsair R būs tas, ko es varu ieteikt. Un, protams, kad lieliski izmantojams, ja mēs būvējam motociklu tikai sportam.